Labdien! Šajā zīmīgajā priekš Latvijas dienā. Ja? Man sauc Martins, uzvārds man ir Beresņevs. Esmu no kompānijas Grand Credit. Ja? Pastāstīšu nedaudz īsi par to, ko mēs piedāvājam. Teorētiski kaut kas saskanies ar iepriekšējo Jūra stāstīto. Ja? Bet, tāds man vairāk kā doma pastāstīt, ka mēs tādi esam. Ja vēl var jautājums, var droši pie mums vērsties, un mēs labprāt palīdzēsim, ja mums tādas jā. Visi dzirdēja, ko es tikko pateicu? Var iegūt mikrofonu pie rokas? Nē, viss kā mēs stāvēšu tam. Paldies. Mums ir zemāk. Super, paldies. Pirmais slaids. Par to, ka mēs strādājam kompānijā, esam dibināti no 2008. gada. Ja? Strādājām Latvijā kā viens no vadošajiem, teiksim, uzņēmumiem, kas strādā nebanku kreditēšanā. Tas nebanku kreditēšana ir tāda, teiksim, negatīvu pieskaņu, bet, teiksim, ir divi dažādi, teiksim, nebanku nozares. Mazie kredīti, kas tiek doti kā patēriņam, ja? Mūsu gadījumā kredīts summas ir krietni lielākas un tie nosacījumi ir mazliet savādāk. Teiksim, nevarētu mūs likt vienā katlā to negatīvo pieskaņu, teiksim, tā, kas valda. Un arī piedāvājam vairāk nekā 10 programmas, kreditēšanas programmas, kas ir gan fiziskām, gan juridiskām personām, un viena no tām ir arī sadarbībā ar Latvijas attīstības finanšu aģentūru Altum, tieši tie mikrokredīti priekš jauniem topošiem vai jau esošiem uzņēmējiem. Ja? Attiecībā par, teiksim, tāds neliels slaids par to pamatnosacījumu vai pamat piedāvājumu tiem uzņēmumu kredītiem, kas no mūsu puses, teiksim, varētu, teiksim, būt. Aizdevuma summa sākot no 500 eiro, griezti, teorētiski nepastāv, jā, praktiski, protams, mēs visi saprotam, ka, ir kaut kāda griezti katram projektam vai katram kaut kāda ideja ir arī kaut kāda savu griezti, jā. Aizdevuma termiņš ir no 3 līdz 15, vai 3 mēnešiem līdz 15 gadiem, jā. Likme, sākot no 6,5% gadā, likme tāpat ir fiksēta, ja, teorētiski uz visu termiņu. Ir dažādi grafiki, kā var atmaksāt, tie anuitīvs, 2000, teiksim, tas ir katru mēnesi vienāds maksājums. Šis jautājums ir apspriežams, individuāli pieejams pie katra uzņēmēja vai katra pretendenta, attiecībā kā viņiem ir ērtāk, izdevīgāk un tā tālāk. Un kā nodrošinājuma pastiprinājums mums kalpo nodrošināt, teiksim, ķīla uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas plānošanas teritorijā. Citiem vārdiem sakot, tas varētu būt tāds, ja mēs skatāmies Latvijas karti, kaut kur vidēji, sākot no Salkrastiem, beidzot līdz plus mīnus Kauriem, teiksim, tā pārējā, tur Jelga, Ogri, tādā. Ja? Kas ir nepieciešams, lai saņemtu aizdevumu pie mums? Principā trīs punkti tādi īsti. Ja? Pirmais tā ir ideja, vai esot, teiksim, biznesa ideja izklāts, vai esošs saimnieciskās darbības apraksts, pieteikums kredīta saņemšanai, protams. Ja? Nepieciešams, lai būtu reģistrēts SIA vai kāds komercdarbības forma Latvijā. Ja mēs runājam par uzņēmējiem un uzņēmumu kredītiem. Ja? Kāds mūsu priekšrocības? Arī jau pirms tam minēja tas pats ātrums, efektivitāte, ja, teiksim, no mūsu vietu, teiksim, mūsu skatu punktu. Redzam to, ka mums ir pēc iespējas mazāk birokrātijas un vairāk tā rezultāti. Ja, teiksim, mēs neprasām ļoti lielu dokumentu sarakstu. To, 5, 10, to atnesiet, pēc tam vēl to ziniet, vēl vajag to, 5 un 10. Pēc iespējas mazāk tie dokumenti, bet vairāk tā produktivitāte attiecībā uz to rezultātu, kāds būs tas gala rezultāts. Ātrums, cenšamies, teiksim, mūsu sistēma strādā tajā, ka aptuveni pēc pieteikuma 48 stundu laikā mēs dodam atbildi klientam attiecīgi provizoriski, vai mēs varam, redzam iespēju finansēt konkrētu ideju vai projektu vai nē. Individuāli pieeja katram klientam, ko tas nozīmē, ņemot vērā, ka esmu šīs MVU mūsu programmas, ko mēs kreditējam vadītājs, tad principā, ja jūs zvanīsiet un runāsiet ar mani, jūs mani redzat, reizē mums jau ir kaut kāds savu veidu iepazīšanās notikums. Ja es tev visos jāsat, kam jūs zvanat, nevis es jums teikšu pazvanīt, tur būs tāds cilvēks, un ko tur viņi runāsiet. Reizē jūs zvanīsiet visdrīzāk mani. Jūs savienosiet, būs arī mani kontakti, bet ja jūs zvanīsiet uz kompāniju Grand Credit, tad 99%, ja es neesmu atvainājumā, savienos ar mani.
Globāli tur ir liels iespējas saņemt aizdevumu, teiksim, no mūsu pieredzes skatoties, teiksim, tie pieteikumi, kas mums nāk, un tie prasības jāatbilst, bet principā aizdevums tiek izsniegts, negribas minēt kaut procentuāli ziņā, bet principā, tiešām ir kompānija, kur reāli var piedāvāt kredītas iespējas. Un tad ir mans kontaktu informācija. Jā, man savs kā es teicu Martins Beresnējs. Dažreiz man jāca Mārtiņš, Marks, Māris, Lodalkā, bet Martins. Ok? Sarunēšu. Atrodamies mēs pavisam netālu īstap G2, tas ir tepat ap stūri, var teikt, jā, pretīm Kuģniecības muzejam, mums ir office. Tātad, ja beigšu kaut kādu jautājumu, došu vai zvanīt, kas zina, kur šodien var sarunāt tikšanos un par ko parunāt attiecībā gadiem nākotnes plāniem un iespējām.